Vai tev ir pazīstama situācija? Tu pamosties no rīta un jūties nomākts, tev trūkst dzīvesprieka un enerģijas, tu burtiski piespiedz sevi darīt ikdienas pienākumus, jo citis sagaida no tevis atbildību un tu taču nedrīksti viņus pievilt. Tā turpinot, tu pilnīgi droši zini, ka iekritīsi kārtējā depresijā, taču īsti nespēji saprast tās iemeslus. Vai arī tava situācija ir nedaudz savādāka? Tu ikdienā jūties labi, tomēr ir brīži, kad pārāk satraucies par sīkumiem un reizēm tas var pāraugt histērijā, un tu nesaproti, kā ar to tikt galā, jo tu nezini, kas ir tavas iekšējās trauksmes iemesls. Izrādās, tam ir cieša saistība ar to, ko ēdam ikdienā. Par iespēju, kā atbrīvoties no pastāvīgās trauksmes, nemieru un nomāktības sajūtas, tu uzzināsi noskatoties šo video līdz galam. Mani sauc Agita Brikmane, es esmu wellness coach, eksperts sabalansētu uzturu un veselīga dzīvesveida jautājumos. Es palīdzu cilvēkiem uzlabot pašsajūtu un koriģēt svaru, sabalansējot savu ēdienkarti. Īpaši tev es esmu sagatavojis semināru ar nosaukumu Ēdu un kļūstu priecīgāks. Šajā seminārā tu uzzināsi par to, kā ēst, lai ikdienā kļūtu priecīgāks, pārvarot nomāktību un iekšējo satraukuma sajūtu. Piedaloties seminārā, tu uzzināsi, kādi 7 konkrēti uztura un veselīga dzīvesveida ieradumi tev var patiešām palīdzēt justies labāk un katru dienu nodzīvot ar prieku, bez papildu stimulantu un zāļu lietošanas. Tu sapratīsi, cik liela nozīme ir uzturvielām, kuras trūkst mūsu ikdienas ēdienkartē. Uzzināsi, kur šīs uzturvielas var atrast un kādus 11 produktus ir jāiekļauj ēdienkartē, lai tās uzņemtu. Šo zināšanu pielietošana ikdienas dzīvē tev palīdzēs justies labāk un atbrīvoties no depresijas, nomāktības, nervozuma un histērijām. Tava pašsajūta viennozīmīgi uzlabosies un tu jutīsies pilns dzīves prieka. Es izveidoju šo semināru tāpēc, ka šīs zināšanas palīdz man un maniem klientiem ikdienā justies labi, būt pilniem enerģijas un dzīves prieka, un es vēlos tajās dalīties arī ar tevi. Man pašai tas bija atklājums, cik ļoti lielā mērā tas, ko mēs ēdam ikdienā, var ietekmēt pašsajūtu un labu garastāvokli, un tikai mēs paši esam atbildīgi par to, kā jūtamies. Šajā seminārā tu uzzināsi, kā atbrīvoties no sliktas pašsajūtas vienkārši ēdot. Tu gribi uzlabot savu noskaņojumu un atbrīvoties no nervozuma un nomāktības? Ieraksti savu vārdu un e-mailu zem video redzamajos lauciņos, spied pogu "Es vēlos piedalīties" un gaidi vēstuli savā e-pastā. Uz tikšanos seminārā!